ir 5 ar kapekām. Un šodien es lidoju uz Milānu. Jej! Kāpēc es lidoju uz Milānu? Tāpēc, ka rītā ir Blackpink koncerts. Tā bija Džesa, tas ir mans ļoti, ļoti vokālais kaķis, un es jau brīnījos, kur viņi ir palikusi šajā burvīgā rītā. Tātad tagad es uztaisīšu sev kofiju. Nu, baigo kafiju, un es vienkārši kaut kāds 3 vienā, bet kofiju. Šī ir mana parastā krūzīte, un šī ir mana Chris Evans krūzīte. Man garšo kafiju šajā, bet man garšo arī kafiju šajā. To man uzdāvināja Gustavs. Kuru jūs satiksiet? Bet sajūtas fantastiskas, es nevaru sagaidīt. Es klausos Blackpink jau no 2018. gada beigām. Tas sanāk, man bija 12, 13. Ak, Dievs, un man tagad ir 19. Tā kā es piepildu reāli savu bērnības sapni. Česā. Anyway, man jāiet taisīties lēnām. Es domāju, labāk sataisīties ātrāk nekā vēlāk. Ja? Tagad ir laiks make-upam un sagatavoties. Kaut cik, tāpēc, ka mēs ielidojam diezgan agri no rīta, un šodien mēs kaut ko darīsim pa Milānu. Gribas jau izskatīties tā normāli. Vienīgais tur baigais karstums. Ko es daru? Man acis vajadzēja notīrīt. Oi! Es pabeidzu likt make-upu. Tādu neitrālu. Es ceru, ka viņš izstās labi normālā gaismā arī. Un tikai tad es sapratu, ka es neuzliku SPF apakšā. Vairs jau neko. Tāpēc tagad es iešu dzert manu kafiju. Es iešu dzert manu kafiju. I think it looks decent. Mēs ņemsim līdzi arī šādus neīstos leitstikus, tāpēc, ka es nemaksāšu 80 eiro par leitstiku. Man pietika ar biļeti. Mēs viņus nopirkām uz Twice, kad mēs braucām. Šis ir, man liekas, mans 5. K-pop koncerts. Vai arī 5. tāds lielais. Pirmais bija The Weeknd, Twice, Card, un Blackpink. 4? Es ceru, ka es nevienu neaizmirstu. 80s! God damn it! 80s labākais koncerts manā dzīvē. Oh. Mēs esam lidostā. Šis ir Gustavs. Mēs izjām cauri drošībai, tur neviena nebija. Es izliku visas savas mantības uz kastes, un tikai tad tas vīrietis man pateica, ka man nevajadzēja to darīt. Un tad es jutos briesmīgi. Bet mēs tikko pagaršojām Latvijā ražotu džinu. Ļoti labs iesakam. Krāsainas pudeles meklēt. Stop manās. Hedoņa. Not sponsored. Neapmaksāt reklāmu. Mēs tikko nolaidāmies Itālijā. Jej! Kāds bija tavs lidojums? Bija labi. Viss kārtībā. Man arī patika, vienīgais man palika slikti nolaižoties, un tad baigi sāka tā kā spiediens. Bet es arī pagulēju, skati bija skaisti. Mums tagad būs jāmeklē transports, lai mēs tiktu uz Milānu, jo šī izrādās ļoti tāla lidosta. Te ļoti silts. Ļoti silts beidzot vasara. Mēs tagad esam autobusā. Mēs nopirkām par 12 eiro biļeti, kas ir diezgan vispār lēti aizbraukt no šajienes 40 vai 50 minūtes uz Milānu. Un te ir kondiška. Jā, man ļoti patīk. Good service. Good service, jā. Un tagad Gustavs cenšas atrast, ko iespraust. Ko ielikt viņa
tajā Zvaigznītē. Zvaigznītē. Mēs izkāpām beidzot no autobusa. Mēs tagad esam Milānā, bet vēl laikam ir 4 līdz centrum jāaiziet. Mēs tagad ienācām Central Station. It's very beautiful. What I really want. They ir real. Whoa. If you wanna be my lover. Tur nāk līdzi. Mēs tagad meklējam vietu, kur paēst. Un kur var apsēsties, tas ir galvenais. Tāpēc, ka mēs jau visu lidojam un autobusu stāvam. Tagad netīšām nokļuvām plazā? Es nezinu, Krača slavenā vieta. Jā. Te ļoti daudz cilvēku, un man patīk tas apgaismojums, viņš tāds golden. Es aizmirstu nofilmēt, bet mēs paņēmām maķīti. Mēs paņēmām friškas ar načo sieru un bekonu, kas garšo tāpat, kā viņas izklausās. Un tad mēs paņēmām Kodu vistas, bekona, spicy. Es paņēmu vrapu, viņš paņēma burgeri, bet neņemiet. Es nezinu, man ne tā. Viņš liekas ļoti sauss. Un Gustavs nedabūja savus persika gabaliņus. Šeit var nopirkt persika gabalus, un viņš nedabūja persika gabalus. Mēs tikko palīdzējām 2 turistiem uztaisīt bildes, un tie visi turisti, 2 turistu pāri, visi tik jauki, visi pasaka have a great day. Ļoti, tāpēc, ka, zināt, ka cilvēki ir ārpus no viņu dzīvesvietas, viņi ir laimīgāki. Es arī esmu laimīgāka tagad. Mēs beidzot dabūnam D vitamīnu no saules. Mēs tikko bijām Uniqlo. Es teicu, ka man neko nevajag, bet es nopirku kleitu. Man patika. Un tagad mēs ejam uz... Milzīgu middle finger. Ir kameras tev? Jā. Mēs tagad esam vilcienā, mēs paņēmām boba, insert picture, un tagad mēs braucam uz mūsu vietu, kur mēs paliekam. Cerams, ka tāda vieta eksistē. Es redzēju tik tā kā, ka vieniem bija tā, ka viņu hotels vēl nebija celts. Hello! Es tikko biju dušā. Es jūtos tik labi, tik svaigi beidzot. Šī būs mana gulta šonakt. Man būs ļoti fenomenāls glaznojums. Es parādīšu mazu halu, ko mēs nopirkām. Mēs bijām veikalā. No Latvijas mēs katrs paņēmām putru. Es ņēmu šīs 2 un uzvēl 3 vienā kafijas.
Un tad mēs nopirkām... Kas labi nūdeļus? Ok. Mēs nopirkām focaccia, parastu 3 ranu maizītes, kas maksāja eiro. Bez kāfa. Kam būs leduskapitūra. Šeit mums ir tā gases, ko likt uz maizītēm, gurķis un nektarīns, ūdens un padzerties. Raffaele un Lorenzo. Un mani proteīna jogurti, kurus es ēdu Reimsā pagājušreiz, viņi bija ļoti, ļoti garšīgi. Tas ir bezmaz vai arī viss, ko mēs nopirkām. Es vēl nopirku pimple patches un sejas masku. Bet pagad cerība ir šādi. Au. Kāpēc viņa pazuda? Mēs tā kā cilvēki. Ok, pat daudz. Nevar ilgi turēt, zin kā. Smieru. Tīšu maizi. Puses arī nezinu, vai pagājuši. Man ir jātur visu laiku, kurš piespiests, lai āza. Cik ilgi jāvār? 5 minūtes ūdenī jāvāra. Verdošā ūdenī jāvāra. Au. Es nevaru nostādēt. Labrīt! Ir otrā diena Milānā. Es esmu tikko pamodusies. Es esmu ļoti piepampusi, bet ir koncerta diena. Es runāju mazliet klusāk, jo otrais pamodos. Es negribu pamodināt. Man bail. Es iztos kā ola. Es tagad nesiešu make-upu. Vienīgais, es nezinu, vai man uz tās pimple likt to pimple patch pirms make-up, laikam tā būtu labāk. Es esmu tik laimīga. Ok, es tikko pabeidzu savu make-up. Es saku, neesies ļoti slikti, jo mums būs jāsteigā pa ielām maršrutā. 12 seconds later. Mēs tikko izgājām drošībai cauri, un tad... Es esmu tik excited. Un tad tur ir skatuve. Šis ir filmēts ar manu iPhone, tāpēc varbūt kvalitāte nebūs tik laba.
tikko atnācām, ir 12:30. Mana mugura ir... Mēs esam ļoti izaukuši un ļoti gribas dzert. Tagad man ir jāsakārto manas mantas, jo tā ir ļoti liela nekārtība. Un kas mani šokēja, mēs atnācām uz mūsu hotelu dzīvokli, es nezinu. Un man bija izmētāts no rīta palicis tā kā make-ups uz zemes, un tāpēc, ka es nepaspēju laicīgi, viss bija savākts. Viss ir savākts un sakārtots, un man ir kauns. Plus man vēl uz gultas vienkārši randomly stāvēja Mingie photocard. Anyway, so nav mans pārdoms, kamēr es kārtoju. Man ļoti patika. Bija fenomenāls koncerts. Man patīk jau kādi koncerti, bet šis bija, tiešām kaut kas īpašs. Vokāli bija dzīvajā, ļoti skaisti un labi. Dejoja viņas arī, es esmu dzirdējis ļoti daudz tādas kontroversijas par to, ka ļoti slinka dejošana, bet man liekas, ka tu dzīvē to pats baigi skaties, tu to neievēro. Mums vēl sākumā bija tāda mazliet tā kā ķīvēšanās, cik mēs tur bijām trijos, kad atvērās vārti. Un tad līdz 8 ir jāgaida koncerts, un tad, zin kā, saule, un visi itāļi ir tādi ļoti dusmīgi un temperamentīgi. Tad tur bija tādas mazas itāļiešu dāmītes, kas, man vajadzēja kārtot vispār, kas tur izleca, un ka grib tuvāk, un ka tur mamma neļauj, visādi tādi. Un pēc tam jau bija labi, katrs sagāja savā vietā, kā jau vienmēr. Vienu brīdi likās, ka būs tāds mošpits, bet nebija tik traki. Un, jā, bija ļoti forši. Es raudāju, protams, es vienmēr raudu koncertos, tīpaši, kad ir tāda dziesma, kas ir tāda ļoti tuva sirsniņai. Un man blakus stāvēja, kāpēc es negribu minēt viņa rasi, bet viņš izskatījās no Āzijas puses. Un viņš vienu brīdi pagriezās pret mani, un viņš teica, you're so happy. Un bija tāds, I'm sorry, I've been waiting this for 7 years. Tāpēc, ka loģiski es cilvēkiem to teikšu, tāpēc, ka LOL OG fan, not really OG, but you know. Un viņš, es viņam atvainojos par to, tā kā, I'm sorry if I'm too loud. Un viņš beigās vienkārši pateica, nē, ka viņam ļoti patīk, ka tā kā izveidoja atmosfēru, tas bija ļoti jauki, man patika. Un tad viņš paprasīja selfiju. Mēs taisījām selfiju, un es nezinu, kurš tagad būšu. Dievs! Un no visiem tūkstošiem, kas tur bija, es vēl nezinu, cik tur cilvēki ir, varbūt internetā būs rakstīts, cik tur bija. Mēs ar Gustavu vienkārši runājam, un pēkšņi mums blakus tā kā meitene paprasīja, vai jūs esat latvieši. Jā, mēs esam latvieši. Uz atvadām mēs samīļojāmies. Tā kā man nav ļoti bieži, man kaut kas ir zobos. Nope. Nav bieži, ka tu satiec cilvēku, un tu uzreiz ar viņu samīļojas. Bet viņa bija tik forša, un tā kā viņai patika, mēs sākumā kliedzām, bet tad viņa mazliet uz priekšu pagāja pie mammas. Jā. Ja tu skaties, tu esi ļoti superīgi. Rītdien mums būs baigi agrais rīts, laikam jāceļas ap 7, un tagad ir jau 2. Varbūt vispār nav jāgulēt, es nezinu. Bet jā, tad gan jau tiksimies rīt. Ar labu nakti. Rīt ir agrs rīts. 3. dienā mēs taisamies uz sabiedrisko transportu, lai brauktu uz lidostu. Ok, mēs sapakojāmies. Un tagad mēs ejam nodot atslēgu. Atvadītos no Ērikas. Ērika ir tā receptionist. Varbūt tur strādās Gabriela tagad. Mēs jau te visi esam homies. Šī ir Itālija. Mēs jau esam ģimene. Mēs gribējām saldējumu viņai nest. Bet mēs beigās apēdām. Es esmu diezgan bēdīgi, ka mēs braucam prom. Man ļoti patīk šeit. Vienīgais, es nezinu, vai Milānā var pavadīt ļoti ilgu laiku, jo tur diezgan padāgi, un es nezinu, vai ko darīt. Ir visādi muzeji, tur bija Leonardo da Vinci muzejs, bet taču mēs bijām uz tādu līdzīgu izstādīti Venecijā. No viņām visām, tā kā solo stages, man briesmīgi, man nenormāli patika Jenny. Tā kā Lisai arī, jā. Tas outfits. I wish, outfits ir ļoti forši šajā turē. Un vēl arī, kas var redzēt, ka Rozē ļoti izbauda, ko viņa dara. Tā kā viņas visas, bet Rozē bija tā, kas tā kā izlec visvairāk. Viņa runāja ļoti daudz, un tā kā var redzēt, ka viņa tiešām ļoti pateicīga.
Mēs tikko ieradāmies Grand Central Station. Mēs braucām, It's central. mēs braucām ar vilcienu un ar 2 metro. Yeah. Man liekas, mēs trāpījām tādā diezgan, Peak hour. jā, jo cilvēki brauc uz darbu. Ir 9:13. Mums 9:35 ir mūsu autobusu uz lidostu. Man patīk tie autobusi, ceru, ka būs tas pats. Mēs tikko paēdām, kādu laiku atpakaļ jau. Mēs paēdām tās picas. Es pieņēmu mafinu, kurš ir garšīgāks par manu mafinu no Dānijas. Tas notika, es atradu labāku mafinu. Un jā, mēs tagad gaidām. Mums tūlīt jau vispār jau ir lidojums. Ir 12:08, mums 12:55. Jā, man ļoti patīk šis brauciens.